Canvas. Canva.com, viņš ir bez maksas, ja jūs neizmantojat papildus opcijas. Tā kā, ko mums jāizdara, tas pilnībā bez maksas. Tad jums jāiet iekšā augšā Create Design un Custom Size. Un šeit ierakstam iekšā 750 un augstums būs 1590. Un spiežam Create Design. Redzēt, jums kā parādās jauna lapa. Tad jums šeit ir augšā poga Duplicate. Uzspiežam un mums tādus vajadzēs uztaisīt. Redzēt, šeit rādās page 3, tas nozīmē trešais dizains. Vēl un vēl, lai mums pie page 5 rādās. Un šeit apakšā Grid View mēs uzspiežam un redzam, mums viss 5 rādās. Kad tas ir izdarīts, ejam atpakaļ mūsu opcijā un spiežam uz pirmā un kur mums tās bildes dabūt. Šeit mēs ejam iekšā, mēs redzējām pēc kāda keyworda viņš tur skatīsies. Saga Green Swirl Font Case, principā nosaukums, es domāju, ir arī tas Saga Green. Nokopējam nosaukumu un ejam iekšā Pinterestā. Ejam iekšā Pinterestā un augšā searchā uzrakstiet vienkārši to keywordu Saga Green. Pārbaudīsim. Redzēt, izmetās jau kaut kāds arī kolāžas, random bildes, bet mums tieši interesē wallpaper. Wallpaper ir tas, ko cilvēki liek uz datoru, uz darba virsmas, uz telefona darba virsmas. Tā kā, kas šeit būs topā, to arī cilvēki liek sev uz ekrānu un principā arī to pašu labprāt izvēlās savu telefonu vāku. Kad tas ir uzspiests wallpaper, principā jebko, ko jūs rakstat, jebkuru tēmu vai kaut tāds, piemēram, ierakstam dogu wallpaper, redzēt, tās smuks sunīši, piemēram, parādās, vai mēs ierakstam kaut kādu tur, kaut kāds redzēt, ar kaut kādas kā līdzīgas parādās. Tā kā to jūs varat testēt, paši meklēt. Pinterest ir ļoti laba vieta arī, kur meklēt, bet principā visiedarbīgākais veids, kā vispār sales dabūt un tieši paņemt no tā, ko reāli cilvēku pērk. Un interesi pēc pameklēsim, mums ir tas tauriņa dizains, ko baigi pirka. Principā Pinterestā viņam ir jābūt tad pirmajā lapā. Pameklēsim kaut ko līdzīgu, ja ne, tad, kas mums tur bija tauriņu, vismaz jāatrod, tad redzēt, tauriņš arī ir. Pinterestā ir šeit, kad jūs uzspiežat šeit sirsniņu, piemēram, un viņš pēc tam dos kaut ko līdzīgu. Arī zaļu un sirsniņu redzēt līdzīgu, arī tauriņš vēl parādījās. Tā kā ejam redzēt, ir tā bilde, ko principā viņš ir paņēmis no šitienes, un viņš arī tirgojās. Tā kā mēs arī šeit varam pārbaudīt uz viņā, ka viņš ir taisījis tauriņu, visā to Saga Green designs, bet tauriņu tikai pērk, vai vispirms pēdējais tauriņus nopirka. Ko mēs daram? Uztaisam visus 5 ar tauriņu dizainu un zaļus. Paņemam uzreiz to bildi, ko viņš bija licis, un paņemam un nokopējam. Tad ejam iekšā Canvas un uzspiežam Ctrl+V. Šeit mēs vienkārši attālinam tā, lai mēs redzam visas malas un iekopējam. Atceramies to, ka katram telefonam augšā ir kamera. Un savu main charakteri, šajā gadījumā tas tā nebūs, bet tūlīt parādīšu, mēs pagrozam tā un saglabājam uz otro, uzspiežam. Un otrais mums bija otrais mums būs principā
Paņemsim šo. Tā redzēt, galvenais vilkt aiz maliņām. Aiz stūrīšiem, lai viņš tā kā neizplūst. Un trešais dizainu mēs paņemam un uzliekam tauriņu. Tā. Un šeit ir tā, redzēt, ja es viņu tagad iztaipu pa visurieni, šeit var būt kamera priekšā un var aizstāt, principā, to kā dizainu, kas mums tieši, tas main charakters ir. Šajā gadījumā mēģinam to main charakteri, uztaisam viņu pa kā vajag izmēru, bet uz leju. Tā kaut kur pa vidam uz leju uzliekam, lai mums te nekas tur netraucētu, un saglabājiet. Redziet, ir tas baltais kas laukums, kas nav aizpildīts, tas mums ir jāizpilda principā ar šo krāsu. Iet iekšā elementos un kaut kāds shapes, lines vai vienkārši paņemam kaut ko šitādu. Redziet, viņš jau ir iekrāsojies. Ieliekam vajadzīgā vietā, iztaipam, kā mums vajag. Un šajā gadījumā galvenais uztaisam tā mazliet lielāku, jo daudzām bildēm augšā ir kaut kāds tas fades ēnojums, un viņš kā gludi nepāries pāri. Un šeit uzklišanām uz krāsu, un redziet, šeit jau fona color ir dota krāsa, vai, ja jums tā krāsa, vienkārši paņemiet un atrodiet. Tas krāsa ir jau, redziet, mēs neredzam pārē nekādu. Kad tas ir izdarīts, ejam pie 4. bildes. 4. bildē mums būs šitāds baltauriņi, bet šo es liktu 5. tad jāatrod vēl, principā, vēl iekšā vēl tauriņos, pastīsimies. Tas paņem šo pašu. Viņš nav zaļš, bet mēs uztaisīsim viņu zaļu. Tā, iemetīsim iekšā. Es paņemu viņu, iztaisnoju. Šitāds augstums vēl ir ok, bet es viņu pat liktu tā. Es viņu paņemu iezīmēju. Paņemu 4 stūri, redziet, tas 4 stūrs kā pa video parādās. Pabīdam, uzliekam tā lielāk mazliet uz krāsām, un jā, mums jau ir krāsa. Un tad mums ir pēdējā bilde, un mēs liksim to balto taurini. Un iemetīsim viņu šeit iekšā, izstiepjam. Un kaut kur mums mazliet zemāk viņu jādabū. Šitā uzliksim. Un augšā arī 4 stūris. Un uztaisam. Tā. Kad tas mums ir izdarīts, principā uzspiežam uz tiem grid view, un mēs redzam visu 5 dizains. Šeit mēs varam arī pabīdīt, piemēram, mēs gribam šo titulu bildē, varbūt mēs gribam tā, piemēram, ka ir taurens, šeit arī būs taurens un tā. Tā viņš arī izkārtājums telefonu vākiem būs. Šeit es izdarīšu tā. Un varētu piekoriģēt arī krāsas, jo, redziet, no Pinterest tās bildes, viņas tās blāvas, bet kad jūs drukājat ārā, mazliet vajag krāsas un asumu uzlabot, lai nebūtu pēc tam problēmas ar klientu atsauksmēm un vispār tas produkts internetā izceltos. Uzspiežam vienu klišu uz pašas bildes un uzspiežam Edit Images. Šeit ir daudz opcijas, ko mēs varam darīt tādā ziņā bez maksas. Redziet, šeit arī ir tāds, kur kaut kāds kronītis, tas mums ir maksas. Bet šeit pie filtriem viņš vispār par mums, var teikt, nekur neparādās. Šeit ir tā, jūs varat paņemt filtru, izvēlēties kādu filtru, piemēram. Redziet, jūs varat korģēt filtru festa vai
summer, kaut kas tāds. Es pārsvarā mēģinu, bet redzēt, šeit ir tons mainās diezgan un krāsa. Es to pārsvarā neiesaku, es iesaku pašiem to visu izkorģēt. Atpakaļ un uzspiežam adjust. Un šeit pirmais, kas mums jāuzlabo, ir asums. Es pārsvarā paņemu pietuvinu bildi, tā bišķi vairāk, lai es redzētu, par ko iet vispār runa. Un šeit es uzlabošu tā, edit image atpakaļ, adjust. Tā, pirmais mums ir blur, un blur man vajag mazliet mīnusā, redzēt, mazliet uzlabojas kvalitāti, bet es kaut pār 20 viņu nelieku. Un nākamais, kas mums vajag clarity uzlabot. Redzēt, kā maks pagriežam, kā viņš uzlabojās. Un šeit es arī galvenais nepārspīlēt kaut kāds ar 20. Un varam tagad attālināt. Asums mums ir uzlabots. Un šeit ir tā, ka mēs arī varam pakorģēt pašas krāsas. Varat to pašu vibrants, redzēt, kā uzlabot. Viņš principā ņem to pašu orģinālo krāsu, bet kā mazliet uzlabo. Principā ar šo pietiktu. Galvenais nepārspīlējiet. Uz šeit kaut kādu 50 uzliekat maksimums. Ja, piemēram, gribat kā no paša sākuma izdarīt, tad ir kontrastiņš, mazliet vairāk mazāk. Saturation varam uzlikt arī mazliet vairāk, bet redzēt, ja pārspīlējat, tad tas nebūs vairāk tās. Šeit galvenais mazliet viņu bīdīt. Ir arī X process, kas tonu maina pašu krāsu. Viņš paliek zaļš, bet mainās tons. Varbūt ar šo jūs varat kā mazliet paspēlēties. Tā kā jā. Un uzspiežam edit images. Uzspiežam adjust. Un šeit tas pats, kas mums ir jāizdara. Mums vajag sākumā asumu uzlabot. Asumā mēs pietuvinu mazliet. Samazinām blūru. Kaut kur pār 20 snēju un clarity mazliet. Attālinām. Un šeit mēs varam vibrants uzlabot. Redzēt, kā tons mainās. Bet mums nemainās tas otrs attēls. To mēs vēl izkorģēsim. Principā šeit es pat uzlikšu tādu kā 30 un ar X procesu es dabūšu mums to krāsu tonu vajadzīgo. Un kā mēs varam to veco krāsu uztaisīt pēc filtra? Tas ļoti vienkārši. Uzspiežam uz šī 4 stūra, kur mums tā cita krāsa. Uzspiežam uz krāsām un uzspiežam add new color. Un šeit, redzat, ir tāds kā pincete. Uzspiežam un paņemam šo zaļo krāsu. Un viss kārtībā. Tad ejam tālāk. Šeit arī uzspiežam edit image. Uztaisam kaut kādu mazliet uzlabām asumu. Tā, uztaisam clarity un blūru. Un vibrants. Un varbūt toni pamainīsim. Tā. Tas ir izdarīts. Tad izējām ārā, uzplašinām uz tās 4 stūra, add color un līddarīt. Ejam tālāk, rāmams un baltais. Tad šeit edit images. Paņemam adjust. Tā, clarity un vibrants. Un toni varbūt pamainam tādu, lai ir pa tēmu. Un tā. Kontrastu varbūt, lai tas balts kā balts. Tad tas izdarīts uz 4 stūra un nomainam krāsu.
Tā, ejam pie pēdējās bildes. Paņemsim, uzlabosim mazliet krāsas un asumu. Šeit toni arī mazliet pamainīsim. Kad tas viss ir gatavs, uzspiežam Grid View. Mēs redzam, viss 5 uzreiz daudz labāk izstāsta. Tās bildes, piemēram, kas mums šeit bija, redzēt, viņš tāds blāvs, tāds kā mums pelēkā Latvija ziemā. Tā kā, jā, šeit viņš jau ir daudz košāks un izceļās. Kad tas ir izdarīts, mums ir jānolādē visas šīs bildes. Uzspiežam Share un Download. Un izvēlamies, kur ir All Pages un Download. Kad tas ir izdarīts, attaisam mapi. Un redziet, visi mūsu 5 dizaini ir uztaisīti. Un nākamā video parādīšu, kā mēs viņu ieliekam iekšā mockup ģeneratorā un pēc tam jau kā mēs izveidojam sludinājumu.